Nu tā nu mēs esam. Jā, nu redz korālī, kas mums ieviet korālī. Rūps par ģimenes vērtībām un par ģimeni. Pats primārais bija meitiņas veselība. Jau bija sākušās trauksmes naktī, vēl šis tas. Un tad, protams, sazinoties ar Elīnas, un tad arī sapratām, ka mums pašiem arī ar sevi ir jāstrādā. Ja mums pašiem arī ir daudz kas tāds, kas nomāca. Un tad mēs sākām darbu. Sākām ar mani. Nē. Jā, es biju tas izmējām trusīts, jo dzīvē tā patīc, ka daudz kas viss, kas pamēģināts ir, un ir, kas strādāja, ir lietas, kas nestrādāja. Nu, tad šī gadījumā bija atkal tāds, ka, mēģinām, daram to. Protams, es strādāju, daudz ko atrisināju, jo man bija zudusi enerģija, es biju izdecis darbā, tādā garā visādas depresija mācās virsū. Tad atgriezās arī enerģija parādījās un tā, un tad arī laime pievienojās ar ko? Dzīvo ūdeni. Es tikai no paša sākuma mēģināju tikai ūdeni, jo es tā skeptiski uz visu skatījos. Un pirmajās 2 nedēļās es jau pamanīju, kā man iet nost visa ķermeņa tūska. Jo grūtniecības laikā man pienāca ļoti liels svars un visa ķermeņa tūska, no kuras es netiku vaļā apmēram 1,5 gadu pēc dzemdībām. Vienkārši varēju darīt, ko gribu, un nekas nemainījās. Un tad es arī uzsāku pēc tam, man patika rezultāts, tad es uzsāku arī attīrīšanos. Un izmainījās daudz, kas sākot ar to, ka svars beidzot nāca nost, kas ir 10 kilogrami 3 mēnešu laikā, pilna ķermeņa tūska. Un, ja centimetros skatās, tad 43 centimetri visu kopēji apkārt mēri. Wow, satriecot. Jā, un man palīdzēja arī attīrīšanās atbrīvoties no dažām atkarībām. Enerģijas dzērieni, alkohols un arī nekas tāds nebija, bet un galvenais uzsākot lietojot produktus, pacienājot meitiņu ar lecitīnu, un ko mēs vēl devām spirulīnu, arī uzlabojās viņas tā garīgā veselība un arī beidzās tās trauksmes naktīs, viņa daudz mierīgāka. Viņai bija ļoti zems hemoglobīna līmenis, un tieši ar spirulīnu mēs viņu dabūjām augšā, jo es mēģināju iepriekš citus, tā kā ārsti izrakstītos sīrupiņus, un tas neviens nepalīdzēja, un tieši spirulīna bija tā, kas mums palīdzēja. Un sākām lietot produkts arī viņai, un beidzās tā nakts trauksme, kad viņa ceļās augšā un vienkārši bļauj it kā bez no iemesla. Un atsākus arī runāt ir, jo viņa bieži pēc slimošanas tā kā ilgu laiku nerunāja. Un tagad mums diezgan liela pļāpiņa aug. Un vēl tas, ko mēs pamanījām jau diezgan ātri, kā nav vairs pat tās sīkās saaugstēšanās. Labi, mēs jau trāpījāmies ar meitiņu slimnīcā vienu brīdi, jā, bet arī izcēla ārā vairāk, man liekas, tieši tas, ka bija mūsu zināšanas jau no korāla kluba un produkti, kas mums palīdzēja ātri tikt ar to galā, un mazināja, tādā ziņā mazināja stress, ka nebija jālieto ne antibiotikas, ne arī citi medikamenti, jo man liekas, ka mēs aptiekā esam pēdējo reizi bijuši kaut kādu, un arī tad pēc plāksteriem tikai. Tas tādā ziņā baigi pozitīvi. Ko mēs vēl varētu tādu, kā mums pozitīvi ietekmēs. Tas, ka mēs tiešām esam palikuši tuvāki, esam pabijuši arī uz dažādiem citiem pasākumiem, kā piemēram uz retrītiem, pie Evitas, kuras neredzu aizmugurē. Jā, un tas mums arī ļoti ģimenē palīdzēja, jo ejot tieši attīrīšanās programmu
un ņemot arī meitiņas līdzi, un tas, tā meditācija un elpošanas visu, viņai būt klātesošā, tai visā klātesošai, arī ļoti uzlaboja viņas to mentālo, jo viņi ļoti mierīgi palika, nav vairs tik trauksmaini. Kaut gan viņi mums ir nereāls spridzeklis, viņi ir tāds dzīvesudrabs, ka mums jāspēj tik turēt līdzi. Tāpēc labi, ka mums arī ir enerģijas avots, tagad zināms, kur mēs to varam iegūt. Un viss tas pozitīvākais, un iesaku kuram pamēģināt, un kaut to iemācīties dzert to ūdeni. Jo tas ir galvenais, jā. Ja mums jau tā nebija iepriekš problēma ūdens, bet tagad tā ir tiešām neaizņemama sastāvdaļa un zināt to, kas ir, kādam viņam ir jābūt un kā tas ir pareizi jādara. Vai ne? Visā kopumā mums ģimene tagad esam daudz nosvērtāki, jo iepriekš mums bijām uzvilkti, satraukušies pa visu kaut ko, un tagad esam daudz mierīgāki visu kopumā. Jā. Tas ir galvenais. Mieras ģimenē. Paldies mums.